Sveiki, Auni! Skatāmies, kas jūs aprīlī sagaida. Jums, Auni, sāksies ar tādu tā kā vēlmi pabūt vienam pašam. Šī kārta saucās vientuļnieks. Vai nu būsiet spiesti varbūt pabūt kaut kur vieni paši, vai vienkārši būs iekšēja sajūta, ka gribēsies pabūt ar sevi, ar savām domām, netraucētam. Varbūt aizbrauksiet viens pats kaut kādā ceļojumā. Tā. Un tad atpakaļ pēc darbiem. Mazliet atpūtāties, pabijāt ar sevi, tagad varat turpināt iet, kur daudz darbi, skola, mācības, uzdevumi, projekti, tā kā būsiet darbu virpulī. Aprīlī pēc vienatnes laika un aprīļa beigas. Aprīļa beigās šī ir finanšu kārts, bet arī taupības kārts. Varbūt būs sajūta, ka mazliet jāpataupa vai sāksiet krāt kaut kam, iegūsiet varbūt kaut kādu jaunu ideju, domu, ko varētu nopirkt, un tad sāksiet arī atlikt tam. Aprīlī ir ļoti labi tiešām pakrāt, ietaupīt un nekādus jaunus līgumus, kredītus neslēgt, neņemt, jo ir retrogrādais Merkurs un tad ir jābūt uzmanīgam līdz 25. aprīlim.